bums, tas bija sprādziens makaronu fabrikā. Tur vienkārši man gāza riņķi ar tiem pieteikumiem, un es vienu brīdi netiku galā pilnīgi. Nezinu, ja man vienam pašam šitas te būtu jādara, es nezinu, es tur kaut kādu 3-5 gadi, kamēr es noticu, ka tas ir iespējams. Viss jāiet rukā. Jāiet kapāt. Čau, Gint! Kā sokās? Nu, čau, Nik! Čau! Prieks tevi redzēt. Īstenībā mēs sākām laikam darbus kopā pirms mēneša tikai, vai ne? Jā, pavisam maz laiks, tikai pirms mēneša. Un kā tu tiem, kas klausās, kā tu 30 sekundēs pateikt, ar ko tu nodarbojies? Es esmu sporta treneris, certificēts triatlona treneris. Man vairāk patīk skriešana, un es sastādu skriešanas treniņu plānus un vadu tos plānus. Palīdzu sportistiem tikt līdz pusmaratonam, pēc tam no pusmaratona uz maratonu. Super. Un mēs par šo skriešanu arī parunāsim, jo man skriešana tāda tūl tēma. Mēs jau tikko sākām to runāt iepriekš, bet mēs to turpināsim. Un kāpēc tu, piemēram, sāki ar mums strādāt? Kas bija tā problēma, ar ko tu biji saskāries? Tā problēma, kad es viens pats nevarēju uzsākt sevi piedāvāt tirgu. Es izgājis daudz visādus skriešanas programmas, treneru kursus Latvijā, ārzemēs, un man jau draugi teica, es esmu gatavs būt par treneri pieaugušajiem, bet es visu laiku strādāju ar jauniešiem un bērniem, un tā kā visu laiku bremzēju ielikt tai pieaugušā tirgu. Nebija zināšanas ne reklāmai, ne kā to visu darīt. Un tad es ieraudzīju reklāmu, un piedāvāja jauniem kaučiem. Es domāju, kā reiz tas priekš manis. Ok, un tad mēs sākām strādāt taļu. Un kādas rezultātus esam sasnieguši jau pirmajā mēneša laikā? Vispirmām kārtām priekš sevis atklāju tādu jaunu pasauli, pilnīgi tādu pārdošanas pasauli atklāju. Un diezgan ātri uzbūvēju savu tādu piedāvājumu, sapratu ko. Un man tagad ir trīs sportisti, 3 skrējēji. Jau ir 3 klienti, un tas piedāvājums es arī uzlikšu. Es redzu, ka ir Ginta Treziņa treniņi, Facebook lapa, un reklāma bija uzstādi jaunu personīgo rekordu Rīgas maratonā, sagatavojies maratonam, individuāli treniņu plāns, piesakies, vai ne? Tāda bija apmēram tā reklāma. Jā. Un vai tu vari pastāstīt, kas te notika? Es mūsu komanda palīdzēja šo sagatavot, izveidot, palaist, un kas bija pirmā tāda, kas reāli notika? Kas notika tajā procesā? Tas bija, bums, tas bija sprādziens makaronu fabrikā. Tur vienkārši man gāza riņķi ar tiem pieteikumiem, un es vienu brīdi netiku galā pilnīgi. Man dienā tik daudz brīvas stundas nebija, lai es apstrādātu visus, jo visi, pavasars nāk, visi grib skriet, ne tikai Rīgas maratonu, arī citus maratonus, un Stirnubuks tuvojās. Un tā reklāma bija tāda provokatīva. Tur bija pa 30% uzlabot savu rezultātu, un tad jau tur iesmēja citi, kad tur no tiem supersportistiem nāk pie manis, un es tūlņās uzlabošu baigo rezultātu. Bet kaut kā es tiku galā, tur sazvanījos un sarunājām Zoomā tās tikšanās, un daudz cilvēki bija tikai intereses pēc, bet arī interesanti aprunājāmies, pakonsultēju. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu.
Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Un cik maksāja viens pieteikums? Cik maksāja, lai viens cilvēks piesakās tajās Instagram, Facebook reklāmās? Cik maksāja viens? Tas ir, nesapratu tavu jautājumu. Cik cilvēki pieteicās un cik tu investēji pašās reklāmās? Atceries? Sapratu. Tā tad es investēju 140 eiro. 140 eiro, labi. Un cik cilvēki pieteicās? Jā, un man 68 cilvēki pieteicās. Ļoti daudz, ka 2,5 eiro, 2,5 eiro maksā apmēram viens kontakts. Ok, un no tiem 60 jau ir 3 klienti, bet varbūt būs vēl vai nebūs vairāk neviens? Nē, tos 60 es paspēju visus vai nu pazvanīt, vai aizsūtīt message. Tie, kuri necēla augšā pēc atkārtotiem zvaniem, un ar visiem es nedēļas laikā visiem sakontaktējos. Ok. Un kā tev ir, restīvi, un cik tev tikšanās bija no tiem 60 kontaktiem? Cik bija tās Zoom konsultācijas tikšanās? Manuprāt, kādas 16 vai es tagad no galvas neatceros. Okay, tas ir labi. Tas no 16, 3 klienti, tas ir ļoti labi, man liekas. Tas nav nemaz slikti. Tas pēc pirmās reizes, man liekas, super. Un tie klienti, ko viņi tā kā pērk no tevis? Ko viņi tā kā pērk? Viņi pērk, kas tas ir pakalpojumi? Jā, pastāst par to pakalpojumu bišķiņ. Tas ir tāda treniņu plāna sastādīšana un vadīšana. Ok. Un ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka mēs izrunājamies ar sportistu, kādi ir viņa mērķi, kur viņš patreiz atrodas, kāda viņam tā situācija ir. Tad es sastādu plānu mēnesim, 2 mēnešiem, 3 mēnešiem. Un tad tas plāns tiek sastādīts tādā platformā Training Peaks, kur strādā sportisti un treneri. Tas sportists redz to plānu uz priekšu vairākām nedēļām. Un ja viņam ir kaut kādi uzlabojumi, tad treneris var palabot tos uzdevumus, vai arī, ja tur pieņemsim ģimeni vai darbs, tur aizņem to laiku, tad tos treniņus, vai arī kaut kāda veselības skaita ir, tad tos treniņus atkal var piekoriģēt, izņemt ārā. Tā doma galvenā ir, lai uz to vēlamo datumu, kad tas sportists ir noskatījis, pieņemsim, kā tur reklāmā tas Rīgas maratona datums, tad, lai tajā datumā tas sportists būtu optimālajā formā. Lai viņš nebūtu pārtrenējies, vai arī viņš tur sev nepārmet, vai es tur pa maz trenējos, varēja vairāk. Okay. Un cik tas maksā? Tas ir kaut kāds ikmēneša maksājums, vienreizējs maksājums? Kā tas ir? Tas ir 100 eiro mēnesī. 100 eiro mēnesī. Super. Jā. Un man liels prieks, tev ir pirmie 3 klienti. Un man liekas, jautājums tev, vai tu redzi, kā ar šo procesu tu varētu iegūt 5, 10, 20 klientus katru mēnesi? Galīgi neredzu tādu pagaidām. Kāpēc? Tāpēc, kad man ar tiem klientiem vēl jāstrādā. Tādā ziņā, ka netiks galā, jā? Pirmos arī sarunāju. Sarunājām, ok, es tūlņā sastādīšu to treniņu plānu un visu, un pēc tam es skatos, man vēl 20 nav apzvanīti. Vienkārši fiziski. Es sapratu. Tu domā, ka vienkārši netiks galā, bet, vai tu varētu uzņemt, vai tu varētu piesaistīt viņus, es domāju, tu teiktu 100% jā, pareizi. Piesaistīt viņus. Jā, jo man jau ir pamatdarbs skola un sporta skola. Man sanāk pa vidu pusdienas laiks un vakarā, kad atnāk mājās, tad ir mums liela ģimene, 4 bērni.
Okay, tas ir daudz. Tie vēl Man prasa tikai savu viens laiku, tāds. un sieva, un tad man liekas, ka sieva jau tā šķības skatās, ka es visu laiku telefonā sēdēju to nedēļu, tur viņi saka, nebūs riktīgi kaut kas. Kāda bija tā pieredze tev, restīvi, tā, kad tu veici apmaksu, kas notika reāli? Kas notika? Kāds bija tās sajūtas? Kas notika? Var izstāstīt, kā tev no kā klientam, kā tev likās viss? Kāds process notika? Kad es veicu apmaksu vai kad... Jā, ka tu iegādājies mūsu pakalpojumu. Vienkārši kā tev tas process notika, kā tev likās, kā tu no savas puses vari pastāstīt? Es biju tādās ziņkārības gaidās. Es biju pārņemts, jā, kas būs. Īstenībā ļoti labi sagaidīja, tur viss tas, tur viens menedžeris man sazvanīja, pēc tam otrs, tad bija pārunas, un viss tā pa soļiem tika ievadīts tajā procesā, tad skolu platformā tās video sakārtoti, tādi pa soļiem. Nebija tā, kad grūž uzreiz informāciju, smago iekšā un liekas, pagaidi stop, bet tur viss tā palēnām, šito sakārtot, to sakārtot, un es tur tā arī tur, cik varēju tādā mierīgā tempā tur kārtoju, un tad, kad tika līdz tai metai, tā bija tā kā ar agaviņām pa kalnu uz leju, tā bija baigais temps, un Okay. Interesanti, labi, ka tu man tā pasteidzi, es ņēmu tavu feedback, reiz okay. Tur varētu būt ļoti daudz informāciju un saspiest visu ļoti ātri un tie dokumenti vēl es pieļauju. Jā, bet tas bija man, tāpēc, ka man nebija nekāds sagatavojumi apakšā. Kādas sagatavas nebija. Es pieņemu, ka kaut kādi koči, kas strādā jau ilglaicīgi, viņiem ir savas mājaslapas, savi tur jau iestrādes, viss tur. Man tas viss jārada no jauna, un šitam te lieliski piemēri, un var paprasīt palīdzību, pakonsultēties, tas ir superīgi, baigais atbalsts. Es nezinu, ja man vienam pašam šitas te būtu jādara, es nezinu, kad es tur kaut kādu 3-5 gadi, kamēr un tad visu laiku jābūt motivētam un sevi tur, jo ir tik daudz visādi šķēršļi ikdienā, kas saka, pagaidi. Okay. Vēlāk, varbūt, Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Kas tavuprāt bija visvērtīgākais? Tas menedžeris, tas kursa platforma, kas varbūt tev likās visvērtīgākais? Vai šie zvani, kas ir principā 4 līdz 6 reizes nedēļā, kur tu vari nākt un tev palīdzēs un tev asistēs? Kas tavuprāt tev šķits visvērtīgākais no šī visa jau šobrīd? Pirmkārt, ļoti liela vērtība ir taviem video, Nika, ko tu esi salicis iekšā. Jo tie samaina to matricu galvā, un es noticu, ka tas ir iespējams. Jo pašam galvā ir visādi pruseki, kas liekas, beidz, tur, ko tu ņemies, un tur kādreiz uzplaiksnī kaut kāda ideja, varētu šito, bet pēc tam, bet kā tad tu to izdarīsi un šito? Savukārt, skolu platformā tie video viņi ir vienkārši saprotami un tādi motivējoši, un tie ir baigi labi. Noskatoties tos, jau liekas, ka viss jāiet rukāt. Jāiet kapāt. Jāiet kapāt, nav ko te... Man patīk. Tagad pieķeramies pie skriešanas. Kas tavuprāt, ikvienam, kas skrien, ir jāievēro vai jāzina, lai viņi varētu skriet? Vispār, sāksim ar to. Ko nozīmē pareizi skriet? Ir tāda lieta pareizi skriet? Ir tāda lieta vai nav tāda lieta? Jā, varētu teikt, ir jā.
Ko tas nozīmē? Kas tas ir? Pareizi apavi, kas tas ir? Vai tas ir zeķis pareizās? Kas tas ir? Tas ir saprast savu ķermeni un skriet, nenodarot pāri tam ķermenim. Un tad nenodarot pāri, tas nozīmē ne tur pa ilgu, ne pa ātru, arī pareizi apavi, arī tur pareizais uzturs, un, protams, atpūta. Jā, tur, lai nav tā, ka nepārtraukti skrien tur. Tam visam jābūt sabalansētam. Okay. Lai es skrietu, man obligāti vajag tos visādas pulksteņus, visādas jostas, visādas pulsimetrus? Nav obligāti, bet, ja grib trenēties attālināti, tad ir obligāti. Jo trenerim ir jāredz tā fiziskā situācija. Ja klātienē neredz, klātienē tur, piemēram, tur var aprunāties pēc vaigiem, pēc sejas krāsas, tur var redzēt, vai nogurums, vai kā, bet attālināti vienīgais, kā var treneris redzēt to sportista kondīciju, ir pēc pulsa. Lai viņš nepārtrenējās, lai viņš trenējās pareizās zonās. Mans labākais maratons ir 3 stundas 26 vai 24 minūtes. Tas bija Latula.com kādreiz, kad nebija Rimija. Apsveicu, super. Man tev jautājums, bet tagad es tik ātri nevarētu paskatīt. Man tev jautājums, kā man trenēties, es gribētu noskatīt maratonu zem 3 stundām? Zem 3? Tur cītīgi trenēties. Cik man bieži vajadzētu skriet un cik man daudz vajadzētu skriet nedēļā? Tur ne tikai jāskrien, tur ir arī jāvingro, jāstiprina korpus, jātaisa vingrinājumi speciālie, jāskrien. Katrā ziņā treniņu plāns ar 3 mēnešiem nepietiks. Cik man vajadzētu gatavoties tādam mērķim? Kad pieņemsim, pēc gada varētu skatīties kādas 15 minūtes, 10 līdz 15 minūtes uzlabot savā rezultātā. Interesanti. Okay. Bet man ir licies tā, ka baigi svarīgi ir, kā es tajā dienā kaut kā jūtos. Nezinu. Es esmu skrējis kaut kāds, es precīzi nezinu, bet vairāk nekā 10 maratons. Reāli, kas ir virs 40 kilometriem. Virs tiem 42. Vai 42 km vai vairāk. Bet manā pieredzē bija tā, kā es jūtos. Ja es jūtos kaut kā ritīgi labi, es varu noskriet ritīgi ātri, bet ja es jūtos sūdīgi, es tur noskriešu viņu 4 stundās, tur 50 vai 4, nezinu, vai 5. Jā, tā ir. Tas arī baigi ietekmē to. Tas ir normāli. Tie sportisti, tie, kas jau skrien, viņiem jau ir rutīna pirms tā maratona skrējiena. Un viņi sākās jau nedēļu vai pat 2 nedēļas iepriekš. Tur, piemēram, viņi sāk ēst vairāk riekstus. Jā, tad pēdējā dzert tos elektrolītus pēdējā nedēļā, tad priekšpēdējā dienā vakarā ēd ogļhidrātus, makaronu, pasta pārtī saucamā, jā, un tad no rītā, kā viņiem tev ir savas putras ir un visu, un viņiem, lai tas garstāvoklis būtu labs, viņi jau tur viņiem ir sava rutīna, ko viņi dara, un tad tai skrējiena dienā nav tā, ir vai nav. Zini, kas bija interesanti? Tur parasti ir viss. Es tev interesanti pastāstīt. Es to Rīga Valmiera, ko es 2 gadus apakaļ, vēl vienreiz skrēju, un es nenoskrēju. Es apstājos pie 55. kilometra. Un tad es pagājušajā gadā noskrēju viņu, to Rīga Valmieru. Un man bija tāda atslēga, un tas ir tik smieklīgi, jo es YouTube saskatījos tāds sāls tablets. Un es tāds, tāpēc es nevarēju noskriet iepriekš, ne? Bet kas notika, ja es tur tās sāls tablets rīku pēc 10 kilometriem, kas notika? Man tāpat pagājušajā gadā pie 55. kilometra atkal bija bloks. Tā kā vienkārši, ka tu nevari paskatīt tālāk. Liekas, ka viss vairs ir tirsā. Un tad reāli zini, kas man palīdzēja? Principā es teiktu treneris. Viņš pat nebija mans treneris, bet viņš bija
Nu, kā treneris tajā situācijā. Viņš vienkārši bija vārds Dainis viņam, viņš vienkārši tāds jau 7. reizi skrien, un viņš tāds niks vienkārši turpinām čibināt, skrienām pājām, viņš man principā davilka līdz tam beigām. Un tas bija labs piemērs no trenerim, ka cik svarīgi ir īstumā treneris, ja tev ir kāds, kas tev vienkārši var pateikt, vai nepadodies, vai vienkārši vēl 1 kilometru, vēl 100 metrus, vēl 10 kilometrus un tā līdz galam. Jā, tieši tā. Viens solīts tuvāk finišam, vēl viens un novērš domas no kaut kādām tur tām sliktām domām. Tieši tā. Un tagad, Gint, kur cilvēki var tevi atrast? Kur vislabāk viņiem tev sakontaktēt? Un kā tev atrast internetā? Nu, pagaidām man var atrast Facebook lapā. Savas mājas lapas nav. Es esmu zem Valmieras sporta kluba Burkānsiem. Tur mājas lapā. Man kontakti ir. Bet, tas ir man nākamais, kā teikt, uzdevums, nākamais solis izveidot kādu pārdošanas lapu, kur var man atrast un sazvanīt. Ok, super. Ja tev grib atrast, ir Gints Trezins Facebookā, un Facebook grupa ir Ginta Treziņa treniņi, un mājaslapa ir BCMSLV. Tur arī var atrast tevi, ne? Jā. Ok, super. Šo visu arī parādīja auditorijai tagad. Liels tev paldies par tavu laiku. Principā novēlu tev ar vien vairāk sportistiem palīdzēt. Ceru tev satikt arī rīcības sesijās, kas ir ar mani, vai arī klātienes pasākumos, kas tā diezgan bieži notiek. Un novēlu tev, lai viss izdodās. Paldies! Let's go! Un es parasti saku, stay sharp beigās. Stay sharp. Man patīk, tas baigi labs. Tas baigi labs, ne? Forši. Jā, paldies tev, tiekamies programmā. Labi, tiekamies.